Kas vēl viena priekšrocība? Latvija neapšaubāmi var nodrošināt sevi ar pamatvajadzībām. Mēs spējam sev pabarot. To ir pierādījuši arī Ulmaņu laiki, ka mēs esam barojuši vēl citas pilsētas un citas valstis, daudz ko eksportējuši. Arī ar siltuma enerģiju mēs varam tik galā sev nodrošināt, ja vien mēs to vēlamies, un arī cits jautājums mēs varam atrisināt. Un kas vēl ir priekšrocība, ka mums tiešām šis viedoklis, ka ir pašiem jārīkojas, jāorganizējās, jāapvienojās, jārīkojās pašiem, tas aug. Un tas tieši cerība. Kas ir tie izaicinājumi? Tas ir, ko minēja arī Mārtiņš, ir tas, ka šobrīd tā mērķtiecīga vai nemērķtiecīga, tā sabiedrība Latvijā ir tikusi šķelta visdažādākos veidos un ir neatkarīgi no ādas krāsas, neatkarīgi no seksuālās pārliecības vai reliģiskās pārliecības vai tautības. Būs vienkārši brīdis, kad būs cīnīsies par višķi citiem jautājumiem. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, ir tā, ka inteliģence, es ceru, ka neapvainosies inteliģences pārstāvi, bet ir pamats apgalvot, ka inteliģence kā tāda Latvijā ir samērā vāja šobrīd. Radošie cilvēki, viņi vienmēr ir bijuši šiem pārvaldniekiem, valstu elitārajiem grupējumiem diezgan bīstami. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir nedaudz savādāk attīstīta domāšana, viņiem attīstīta vairāk labā smadzeņu puslode, viņi redz lietas bieži vien kopsakarībās, un mēs arī zinām, ka padomu laikos šādiem cilvēkiem, cevišķi mūziķiem, rakstniekiem, viņiem īpaši piestiprināja attiecīgos aģentus un skatījās, ko viņi runā savā starpā, kā viņi pulcējās, kādas idejas viņi ģenerē. Inteliģencei ir kaut kādā veidā veciem jāmobilizējās un jāapvienojas ar jauniem. Kas vēl ir svarīgi, manuprāt, latviski runājošajiem inteliģences pārstāvjiem būtu jāapvienojas ar Krievu inteliģenci, tāpēc, ka šie jautājumi, manuprāt, patiešām ir situācija gan sarežģīta. Ja tā vienošanās notiek par kādiem jautājumiem inteliģences pārstāvu vidū, tad tas arī vieglāk varētu notikt arī pārējā sabiedrības daļā. Jā, kāda ir ieguma vispār no krīzēm? Mēs esam padomājuši, mēs tikai runājam, ka tas ir kaut kas slikts. Es esmu atradis, ka ir arī dažas pozitīvās puses. Viens ir tas, ka tiek atnests liekais. Ja mums ir tiešām sarežģīta situācija, ka mēs koncentrējamies uz to galveno, uz to svarīgāko un beigās konstatējam, tas mums ir bijis liekas, tas mums aizņem laiku, tas mums maisās pa kājām, tas mums aizņem vietu, tas ir neproduktīvs, un beigās konstatējam, ka tas vispār nav bijis svarīgs. Un mēs pie tās lietas esam tā pieraduši. Daudz procesi tiek optimizēti, tad mūsu kaut kā dzīve piespiež sarosīties un domāt, ko mēs varam izdarīt efektīvāk, kā mēs varam daudz lietas uzlabot. Un vēl tas ļoti svarīgi. Mēs izvērtējam arī cēloņus. Kāpēc mēs esam nonākuši sarežģītajā situācijā? Kurš pie tā ir vainīgs? Ko mēs varējām darīt savādāk? Vai mēs no tā kaut ko varam mācīties? Tātad šis arī noteikti ir iegūms no krīzēm. Starp citu arī austrumu filozofiju piekritēji zinās, ka daudz cilvēku austrumos viņiem tā domāšana kaut kā uzreiz ir iestatīta, jo viņi savādāk. Viņi krīzē saskata vairāk iespēju izaugsmes iespēju nekā tikai, koncentrējas to visu slikti. Un tā 4. punktu es noteikti gribētu minēt, ka noteikti tiek atrasti jauni risinājumi, radoši risinājumi, kas visbiežāk ir īstenībā labāki nekā, kas ir bijuši līdz šim. Bet tāds jautājums, kāpēc Latvijā šīs problēmas sākās ātrāk nekā citur? To jau Mārtiņš arī teica, ka ir globālās problēmas, ļoti globāls un visur, bet kaut kā liekas, ka Latvija ir viena no tiem, kas ir tajā smailītē pirmie, kad drīzot tagad tajās globālās. Jā, tur jau... Mums tātad bija iekšējā krīze, un ja mēs, ko bieži salīdzinām ar Igauniju, tad Igaunijā šī iekšējā krīze nebija. Vismaz netika novērot. Viņi pamanījās jau uzkrāt zināmas līdzekļus, lai tagad viņiem tā kā būtu vieglāk. Bet šis ir tiešām plašs temats, un mums darētu painteresēties par to, kas tad īsti notika 88., 89., 90., 91. gadā, kāpēc Igaunijā šie notikumi izvērtās nedaudz savādāk nekā tas notika Latvijā, vai tam ir kāda saistība ar bijušo tā saukto nomenklatūru, kura Latvijā bija gana nostiprinājusies. Tātad mums saka, ka abas šīs krīze lielā un globālā un arī mūsu paša. Bet tad, ja jau reiz tas iegūmi arī ir gana vērā ņemami, ka ir tas, mēs varam varbūt tajās nonākt pie jauniem risinājumiem, tad varbūt jautājums, varbūt nemaz tik slikti nav, ka
tā krīze notiek mums ātrāk, mēs varbūt ātrāk varēsim izķeproties no tās krīzes, un ka varbūt tas arī rosina uz pārdomām, ka cilvēks ir tāds diezgan interesants radījums, ka ja viņš to savu banānu ir dabūjis, tad viņš dzīvo, kamēr noiet to banānu, īpaši nedomā tālāk par savu degungalu, un tad tā rītīgi sarvasās saspringst, tad, kad ir problēmas. Bet tad arī tas jautājums, kas mums liedz ātrāk, teiksim, pirms 5 gadiem, nopietni jau domāt par šīm lietām? Kas ir mūsu panākumu atslēgas? Pirmkārt, vai mēs tiešām cīnīsimies katrs par sevi, vai mēs meklēsim sadarbības partnerus, veidosim sirsnīgākas attiecības, varbūt neskatīsimies, kā mums bieži vien mācīja skolā, kad ceļš vēl atceros, skolotājs borēja, visi tavi konkurenti, skaties apkārt, tas, kas tev blakus sēž izaugs ir liels, tas arī būs tavs konkurents. Manuprāt, šis laiks ir pagājis. Tagad ir jāstāsta, kā mēs varam tiešām kopīgiem spēkiem visus jautājumus risināt. Otrs ar zināšanām. Skatāmies, kas mums kāds zināšanas varētu būt vajadzīgs nākotnē, gan runājot par kopējo globālo izpratni, gan gluži par praktiskām lietām, kas mums ir vajadzīgas ikdienā. Kad labāk mums veicās? Vai mēs esam sliktākajā stāvoklī, vai tad, kad mēs esam labākajā stāvoklī? Ejot pa ielu, vienalga Cēsīs, Rīgā, Valmierā, es ļoti bieži dzirdu cilvēkus, kas runā krīze, viss ir tikai šis te vārds, un masu mēdī, manuprāt, ir arī tie, kas mums pastiprina īstībā te negatīvās emocijas, bet ja mēs visu laiku būsim baili pārņemti vai arī apātijā, tad reāli mums pieņemt pareizus lēmumus, jākapilni rīkoties, ir stipri mazāk iespēja, nekā pat, ja mēs esam ar skaidru galvu harmoniski, atpūtušies, tam līdzīgi, labā noskaņojumā, tad mums jāskatās, pirmkārt, kas rada tās negatīvās emocijas. Ka ir slikti mest šo tāpat dzīvi. Mums nav vēl katru reizi jāskata vakar, jāpārliecinās par to, ieslēdzot kaut kādas ziņas. Ļoti daudz cilvēku, kas gados ir sevišķi, kas redz, ka neiet tās lietas tik labi, un viņi faktiski viens otrs neredz iespēju, kā varētu kaut kas mainīties uz labu. Ir zaudējuši ticību, un, manuprāt, šeit ir tieši jauniešiem ir tas pateikt uzdevums, pirmkārt, parādīt tiem cilvēkiem, kas ir pieredzējuši ļoti daudz ko, bet tad, kad mēs parādīsim citiem, ka mēs esam gatavi darboties, mēs nekādā gadījumā netaisamies padoties, tad es esmu pārliecināts, ka mums tie gudrie profesori, kur šobrīd gadu 10 nav uzklausīti, ka viņi nāks, dos savu padomu īstajā brīdī, īstajā laikā un atgūs ticību sev. Jo šobrīd ir problēma, ka mēs tikai neticam politiķiem. Ļoti liela sabiedrības daļa netic arī sev par darbu organizēšanu. Ja varam uzlabot lietas ar internetu, daram ar internetu, bet es noteikti rīkoju uzsver, ka tikšanos klātienē un šāda veida lekcija vai auditorija, kur tā uzrunāt vai diskusijas organizēt, nevar aizstāt nekas. Mums vajadzētu sadarboties arī ar Ukraiņiem, mums vajadzētu sadarboties ar lietuviešiem, ar igauņiem, ar krieviem, visiem, kur teiksim, arī ir līdzīgas problēmas, lai arī citi uzceltos. Un ar ko tad reāli sākt? Pirmkārt, paskatāmies, kā mēs izmantojam savu laiku šodien. Dzīvoju Rīgā 10 gadus, un pirmos 4 gadus es dzīvoju kopmītnēs, un man nebija pieejams televizors. Un es jūtu, ka kaut kā man viņš nav vajadzīgs, un es redzu, ka es sāku uz daudzām lietām skatīties bišķi savādāk. Nekā, teiksim, tur vecāki un daudz citu, kuri pielikuši sēž pie tās kastītes. Un es redzēju, ka pēc 4 gadiem, es arī pēc tam neskatījos televizoru, tiešām tas kaut kā maina. Es nezinu, kāpēc. Mēs varētu palasīt gudras grāmatas un varbūt saprast, kas īsti ir tās masu apziņas manipulācijas metodas, kā tas iedarbojās uz cilvēku psihi un tam līdzīgi. Bet es gribētu, lai mēs paskatāmies tiešām, ja kaut kas ir vērtīgs, ir zināms, ka tas mums nenodarīs ļaunu, ka tur būs vērtīga informācija, un Dievu dēļ skatāmies. Jo tehnoloģija, kā televizors, tas nav slikts nekas. Tur arī labas lietas, bet kā kur lieta ir izmantots sliktiem mērķiem, vērtīgām lietām un nevērtīgām lietām. Otrs, lai cik mums arī nebūtu daudz pienākumu mācības darbs, mums vajadzētu ieplānot, manuprāt, laiku pārdomām, pašiem sev,
lai varētu vienkārši padomāt par dažādiem jautājumiem. Nu, man pašam arī patīk dažreiz, nezinu, ceļš reizi nedēļā, kur aizsteigāt uz mežu. Es arī tiekos dažreiz ar jauniešiem, tā saucamajos tējas vakaros, kur mēs sasēžamies papli, katrs uzrakst uz lapiņas vienu jautājumu, kas mums interesē, tas varētu būt vienalga kāds jautājums, kaut vai kas ir māksla, vai kas ir izglītības sistēma, vai nu, kaut kāds vienalga kāds, kas ienāk prātā, pēc tam izvēlkam šo lapiņu un rīnas kārtībā izsakamies par to, ko mēs par to domājam, un tad uzdziedam, uzspēlējam ģitāru, un tas ir brīdis, kad mēs atslēdzamies no kaut kādiem šiem te stresainajiem jautājumiem un padomājam, un tas tiešām dod ļoti daudz, ticēt vai ne, tas dod ļoti daudz. Tā kā es iesaku arī pamēģināt pašiem uzrunāt draugiem apspriesties klātienē, tikties reizi 2 nedēļās.